Tad, kad tu biji mazs bērns, tad, kad tu jau biji mātes vēderā, tad jau šī te pasaule sāka tevi veidot. Jā, tu ienāci šajā pasaulē, tu tiec ieņemts kā pilnīga dvēsele ar visu, kas tev ir vajadzīgs, bet tevi programmē šī vide. Sākot tev ar tavu mammu, kuras vēderā tu dzīvoji 9 mēnešus, un pēc tam vēl pāris gadus tu dzīvoji viņas emocionālajā laukā. Tu no sākuma pat neidentificēji sevi kā atsevišķu vienību šajā te pasaulē. Viss bija saistīts tev ar mammu, un tad bija tēvs, vai arī nebija. Varbūt viņš bija mammu pametis. Un viss, ko mamma jūta, arī tu izjūti. Visas viņas emocijas, pamestības sajūta, nolemtība, izmisums, vientulība. Tu to visu izjūti. Tu to tagad neatceries, bet tas viss ir atstājis tevī emocionālu iespiedumu, kas tālāk nosaka visu tavu dzīvi, to, kā tu dzīvo. Tu tam... Jā, Daņ, super! Tu tam vari ticēt, vari neticēt, bet tā tas ir. Un ja tev ir dažreiz ienākuši prātā domas, kāpēc man ir grūti dzīvot, kāpēc es esmu emocionāli nestabils, kāpēc man nepadodas lietas, kāpēc es sev neticu, kāpēc es atkal un atkal daru tās pašas nepareizās lietas, piesaistu nepareizos cilvēkus, toksiskus cilvēkus, kāpēc es esmu depresīvs. Ja tev šāda te atklāsme jau nāk, ka kaut kas varētu nebūt īsti optimāli, tad ar to visu var sākt strādāt. Un es tev varu palīdzēt. Tāpat kā es. Pirms gada sāku tajā visā iet dziļumā iekšā, speciālistu pavadībā. Tā arī es tev to varu palīdzēt izdarīt tagad. Bet tas gala secinājums ir tāds, ka tur nav šaubu. Tas viss ir sācies bērnībā. Mēs to varam noliegt. Tu vari teikt, tās ir muļķības. Es tam neticu. Ko jūs te pļurkšķat? Paskaties, kāds es liels un stiprs izaugu pa spīti tur visam, jā? Un es neticu tam, ko tur jūs stāstat, ka tur bērnībā traumas un tas viss ir priekš mīkstajiem. Bet tad, ja tas viss ir tikai priekš mīkstajiem, tad kāpēc? Ir brīži, kad tu jūties tā kā no laivas izmests, pa spīti savam stiprumam un spēkam. Kāpēc? Tas ir tāpēc, ka tu esi uzaudzējis to ārējo stiprumā, to vairogu, to čaulu, tās bruņas, kā aizsardzības mehānismu pret pasauli. Bet tas nav īsts spēks. Īsts spēks tev ir iekšā, viņš ir nobloķēts. Viņš nevar pat izpausties. Tu esi spējīgs uz 10 reizes lielākām un kolosālākām lietām šajā pasaulē. Bet ja tas viss tur ir nobloķēts dēļ tām bērnības traumām, dēļ tām emocijām, ko tu negribot, pieņēmi sevī, jo tev jau nebija izvēles, ka tu biji kā mazs bērniņš. Tu vienkārši dzīvoji citu cilvēku emocionālajā laukā. Tu nebija izvēles. Bet tagad tev ir izvēle. Tu vari par to kaut ko darīt. Tu vari pateikt, jā, es beidzot nevēlos būt vargs. Es nevēlos būt vergs tām vecajām emocijām, kas man ir vadījušas no jau 40 vai 45 vai 50 gadus. Es tagad varu izvēlēties darīt par to kaut ko. Es varu izvēlēties samaksāt speciālistam, kurš zina, ko viņš dara, kurš mani var ievest dziļumā, kurā es varu piedzīvot tās emocijas, saprast, kādus lēmumus es tur pieņēmu bērnībā, kas notika ar maniem. Un tad es tagad varu mainīt to visu. Varu izvēlēties, nu jau justies savādāk, apzināti. To visu var izdarīt. Tā kā nāc pie manis, esmu Roberts, esmu hipnokoučs, un tu vari atrast mani
izaugsmesterapija.com.